Šajā video mēs runāsim par fizikas valodu, jeb kā fiziķi saprotas savā starpā. Fizikāls lielums ir īpašība, kas kopīga dažādiem ķermeņiem, bet kuras skaitliskā vērtība katram ķermenim var būt dažāda. Kādus fizikālos lielumus var salīdzināt attēlos redzamajiem objektiem – ābolam, pingvīnam un mašīnai? Padomā, kādus vismaz divus fizikālus lielumus tu varētu mēģināt viņiem salīdzināt. Un pārbaudi, piemēram, garums, laukums, tilpums, masa, blīvums un tā tālāk. Tad no šejienes mēs saprotam, ka garums, laukums, tilpums, masa un blīvums ir fizikālie lielumi. Fizikālus lielumus ir pieņemts apzīmēt ar noteiktiem burtiem fizikālā lieluma apzīmējumam. Fizikālo lielumu skaitliskās vērtības var izmērīt ar mērierīcēm vai aprēķināt ar formulām. Lai atšķirīgu mērvienību lietošanu sekmētu tirzniecību un savstarpējos sakarus starp valstīm, ir ieviesta starptautiskā mērvienību sistēma. Un tā ir izplatītākā mērvienību sistēma, to mēdz saukt arī par metrisko sistēmu pēc garuma mērvienības metra nosaukuma. 1960. gadā tika pieņemta starptautiskā mērvienību sistēma ar 7 fizikālo lielumu pamatmērvienībām. Tās ir definētas un izveidot to precīzi etaloni. Iepazīsties ar dažiem mērvienību etaloniem. Pirmkārt, kas ir etalons? Ir paraugmērs, paraugs salīdzināšanai. Un arī definīcijām. Metra etalons. Metra etalons sākumā vēl 1799. gadā par metra etalonu pieņēma platīna irīdija sakausējuma stieni, kura garums bija 1/40 miljonā daļa no meridiāna, kas iet caur Parīzi, bet attīstoties tehnoloģijām, 1960. gadā par metra etalonu definēja attālumu, ko veids gaisma vakuumā ļoti mazā sekundes daļā. Kilograma etalons. Par kilogramu etalonu 1799. gadā pieņēma platīna irīdija sakausējuma cilindrisku ķermeni. Šeit var redzēt šo kilogramu etalonu. Un sekundes etalons. Sākumā par sekundes etalonu pieņēma mazu daļiņu no Zemes diennakts. Bet attīstoties tehnoloģijām, mūsdienās par sekundes etalonu dēvē laika intervālu, kas sastāv no 9 miljārdi 192 miljoni 631 un 770 starojumu periodiem cēzija ātomā. Un šeit ir redzams cēzija ātoma pulkstenis. Nu un fizikālo lielumu apzīmējumu. Īstenībā lielāko daļu no šiem redzamajiem fizikāliem lielumiem tu jau zini, un tāpēc mēs par to parunāsim un mēģināsim noskaidrot. Šeit var redzēt mērlentu, arī mērlentu, bīdmēru. Apzīmējumu šim fizikālam lielumam ir L mazais burtiņš, un mērvienību sistēmā pamatmērvienība ir metrs. Padomā, kas tas varētu būt par fizikālu lielumu. Šeit attēlotais fizikālais lielums tiek mērīts ar svariem. Šeit var redzēt dažāda veida svarus. Apzīmējums ir M burtiņš un mērvienība ir kilograms. Šeit parādīto fizikālo lielumu mēra ar pulksteni. Apzīmē ar mazo T burtu un mērvienību sistēmā ar mazo S burtiņu apzīmēto sekundi. Un šeit redzamais fizikālais lielums tiek mērīts ar dažādiem mērtraukiem. Apzīmē to ar lielo V burtu, un mērvienība ir kubikmetrs. Un, ja labi padomā, tad pārbaudam tiešām. Pirmais ir garums, masa, laiks un tilpums. Tie ir fizikālie lielumi. Ikdienā mēs bieži lietojam mērvienības, kas ir 10, 100, 1000 un tā tālāk reižu mazākas vai lielākas par pamatmērvienībām. Piemēram, 1 metrs tas ir 10 decimetri, un tas ir 100 centimetri, un tas ir 1000 milimetru.
1 kilograms ir 1000 gramu. 1 metrā ir 1000 daļa no kilometra. 1 kilograms ir 100 daļa no centnera un 1000 daļa no tonnas. Un ir vairāki uzdevumi, kuros ir jāmēģina atbildēt uz jautājumiem. Jānis veica dažādu fizikālo lielumu mērījumus, kuru skaitliskās vērtības ierakstīja tabulā. Viņš nenorādīja, kas tie ir par lielumiem un kā tos apzīmē. Aizpildi tabulu, norādot atbilstošo fizikālo lielumu, to apzīmējumu un sī mērvienību. Tagad varētu video piespiest uz pauzi un mēģināt atbildēt uz jautājumiem. Un skatāmies, kas mums te sanāk. Garums hektāros mēra laukumu, litros mēra tilpumu, gramos mēra masu un minūtēs mēra laiku. Apzīmē garumu ar L burtiņu, laukumu ar lielo S burtu, tilpumu ar lielo V burtiņu, masu ar M un laiku ar T. Un garuma mērvienība ir metrs, laukuma mērvienība kvadrātmetrs, tilpuma mērvienība kubikmetrs, masas mērvienība kilograms un laika mērvienība ir sekunde. Pārbaudot, redzam, ka ir pareizi. Šeit ir vēl viens uzdevums, kuru jāpārveido norādītajās mērvienībās. Pirmā tabulas rinda ir aizpildīta paraugam, un tālāk mēģina aizpildīt arī pārējās rindiņas. Un pārbaudam rezultātu. Un pēdējais uzdevums šeit ir jāpapildina teikumi. Fizikāls lielums ir īpašība, kas ir kopīga dažādiem ķermeņiem, bet tās skaitliskā vērtība var būt dažāda. Fizikālie lielumi ir garums, masa, laiks. Fizikālo lielumu mērīšanai lieto atbilstošas mērierīces. Fizikālo lielumu sī mērvienības ir metrs, kilograms un sekunde. Fizikālos lielumus apzīmē ar burtiem, piemēram, garumu apzīmē ar burtu L. Un tā sī mērvienība ir metrs. Ikdienā lieto mērvienības, kas ir 10, 100, 1000 un tā tālāk reižu lielākas vai mazākas par sī mērvienībām, piemēram, 1/10 daļa no metra ir decimetrs, bet 1000 reižu lielāks par metru ir kilometrs. 1/1000 daļa no kilograma ir grams. Savukārt 1000 reižu lielāks par kilogramu ir tonna. Un pārbaudām. Tā, tas arī būtu viss par fizikas valodu. Turpinājumu skaties nākamajā video.